Policisti ievēro kāda jauniešu vadītu Mazdu. Kaut kas vīriem šķiet aizdomīgs, tādēļ datubāzē tiek pārbaudīts autoreģistrācijas numurs un atklājas, ka automašīnai nav obligātās apdrošināšanas. Mazdas vadītājiem apstājamies labā. Viens no policistiem dodas pie apturētā auto vadītāja, kad jau pēc īsas sarunas atklājas, ka šoreiz viss nebeigsies tikai ar soda kvītu par šo pārkāpumu. Sarunas laikā ar autovadītājs paskaidroja, ka vadītāja apliecības viņam nesot līdzi, bet varot nosaukt savus personas datus. Nosaucot savus personas datus, konstatējam, ka vīrietim nav vadītāja apliecības un jau atkārtot gadu laikā viņš tiek apturēts, vadot transporta līdzekļu bez tās. Pašvaldības policisti uz notikumu vietu izsauc kolēģis no ceļu policijas, un kamēr gaidām šos papildspēkus, dodamies aprunāties arī ar pašu pārkāpēju. Bija tā, ka draugi palūdza vienkārši, kad lai apsēžās, ka paši iedzēruši. Un lai es, kad vienkārši pavadāju, kad izdomāju līdz Rīgai aizbraukt. Ka gribu vakarā vēl, kad nakts stundā nav bijuši, vienkārši, ka pabildēties gribu tur. Un kā tu tev, teiksim, iepriekš jau esi ķerts par braukšanu bez tiesībām? Nebija bail, kad, atkal noķers tevi? Bija kā bija, bet kas ir labāk, lai izskatās skaidrā, tur nevis tā, ka draugi iedzēruši. Ceļu policisti, kur ierodas notikuma vietā, lūdzu autovadītāju iepūst alkometrā un atklājas, ka, lai arī puisis sēdies pie stūra, to, ka šovakar ir skaidrā, viņš nav melojis. Tomēr tas tik un tā nozīmē, ka viņu baltais auto nonāks maksas stāvlaukumā. Gan pašam, gan 3 viņu draugiem tālākais ceļš māju būs jāmēro kājām, kā arī tuvākajā uz tiesu. Par šajā vakarā pastrādāto pārkāpumu viņam draud naudas sods līdz 400 latiem, kā arī administratīvais arests uz laiku no 5 līdz pat 10 diennaktīm. Šajā laikā puisim būs iespēja pārdomāt savus darbus, kā arī izdomāt ticamu stāstu draugiem, kuri līdz pat pēdējiem brīdim, kad auto apturēja policisti, nezināja, ka viņu draugs pie autostūras sēdies bez vadītāja apliecības. Miks Dūcis, Degpunktā.